Tā sākam mūsu ceturto video par marketinga plānu. Un kā vienmēr mēs atkārtosim to, ko mēs līdz šim esam izskatījuši. Mēs izskatījām bonusu par personīgo uzaicinājumu, mēs izskatījām ātrā starta bonusu, pasīvo ienākumu no personīgi uzaicinātajiem, dualtīm pasīvo ienākumu no 4 līdz 15 tūkstošiem dienā. Un tagad mēs pāriesim pie piektā bonusa. Tas ir komandas izaugsmas bonus. Jo augstāks jums ir status, jo vairāk jūs saņemat no šī bonusa. Par katru personīgu uzaicināto jūs varat saņemt papildus saviem $80, vēl līdz pat $250. Paskatīsimies, kā tas strādā. Tas ir klasiskais marketinga plāns. Piemēram, ja tu esi statusā Silver un tu esi uzaicinājis cilvēku, tu saņemsi $80 par personīgo uzaicinājumu, tā kā tas ir parasti, bet tu vēl saņemsi papildus $20 kā Silver statusā. Tātad 80 par personīgo uzaicinājumu plus 20 kā Silvers. Kopā tu saņemsi $100. Pie tam pieņemsim, ka tavs cilvēks uzaicināja savu cilvēku. Viņš saņēma savus $80, bet viņam $20 nav. Viņš vēl nav Silvers. Bet tev ir $20 pa virsmu. Tu šo cilvēku pats personīgi neuzaicināji, bet tu par viņu saņemsi $20. Ejam tālāk. Tavs jaunais cilvēks uzaicināja cilvēku, kurš atnāca nevis uz turbo, bet uz eliti. Tavs jaunais saņems savus $40, bet tu saņemsi savus $10 kā silvers. Ejam tālāk. Pieņemsim, ka tu esi platīns. Tu uzaicināji cilvēku, tu saņēmi $80 kā parasti, bet platīnam izaugsmas bonus ir $60. Tu saņemsi pa virsmu vēl $60. Tas jau ir kopā $140 par vienu personīgi uzaicināto cilvēku. Tavs jaunais cilvēks, kurš vēl nav silver statusā uzaicināja cilvēku, viņš saņems savus $80, bet tu saņemsi $60. Tu taču viņu pats neuzaicināji, bet tu saņemsi $60 no šī cilvēka. Tas ir komandas izaugsmas bonus. Paskatīsimies citu piemēru. Pieņemsim, ka tu esi platīns. Zem tevis ir cilvēks, kurš ir statusā silver. Šis silver uzaicināja jaunu cilvēku. Viņš saņēma savus $80 par savu personīgo uzaicinājumu, bet viņš kā silvers saņēma arī vēl savus $20. Bet tu saņem starpību no sava platīna izaugsmes bonusa, kas ir 60, mīnus 20, kas ir silver. Tātad tu saņemsi $40. Pieņemsim, ka tavs silver partneris ir uzaicinājis nevis uz paku turbo, bet uz paku elite. Viņš saņem savus $10 kā silvers, bet tu kā platīns saņemsi $20. Kāpēc $20? Tāpēc, ka šeit mēs saņemsim starpību starp mūsu statusiem. Platīns tātad no elites saņem 30, silvers no elites saņem 10, starpība 30 mīnus 10 ir $20. Pieņemsim, ka tavs partneris ir statusā gold. Viņš uzaicināja jaunu cilvēku, viņš saņēma no elite pakas $40, bet tu saņem starpību, kas ir no platīnas mīnus gold, tas ir 60 mīnus $40, tie ir $20. Un tā ar visiem cilvēkiem, kas ir tavā komandā. Un tagad iedomāsimies, ka tu esi titāns. Tagad tev izaugsmes bonus jau ir $80. Tavs golds uzaicināja cilvēku, viņam kā goldam būs $40, bet tev atnāks starpība 80 mīnus 40, $40. Stādies priekšā, kas notiek tad, ja tev ir liela komanda. Piemēram, tu esi statusā Diamonds. Tev jau papildus ir vēl plusā $160. Tavs jaunais cilvēks uzaicināja cilvēku, viņš saņēma savus $80, bet tu saņēmi $160. Tas ir divreiz vairāk nekā tavs partneris. Pieņemsim, ka tavs partneris tagad ir silver statusā. Viņš saņems savus $80 plus $20 par silver statusu, bet tu kā diamonds saņemsi starpību 160 mīnus 20, tu saņemsi papildus $140. Bet tagad iedomājies, ka zem tevis ir milzīgs skaits cilvēku. Tev ir royal status. Tavs silver pasauc kādu, viņš saņem savus $20, bet tu kā royal saņem $210. 210 mīnus 20 ir $190, tu saņemsi par šo cilvēku. Ja tev komandā ir, piemēram, Jade, viņam tie būs $100, tev 210. Bet iedomājies, ka tavam partnerim, kas ir Jade statusā, komandā atnāk 50 jauni cilvēki. Un tev no katra ir $110.
Šeit ir patiešām ļoti spēcīgs mārketinga plāns. Un tagad paskatīsimies, kā tas notika ar mūsu Aleksu. Aleks turpināja apmācīties, turpināja strādāt pie savas komandas veidošanas. Viņš darīja visu tā, kā viņam mācīja Karbonā un X-Laika klikā. Viņš apmeklēja visas partneru tikšanās, prezentācijas, webinārus, apmācības. Viņš strādāja ar mentoru palīdzību un viņš virzījās uz priekšu. Un tagad atcerēsimies, pirmajā nedēļā viņš aizvēra silver statusu un nopelnīja $390. Viņam tagad $120 mēnesī nāk pasīvais ienākums. Ja jūs pievienojat šos 120 pie 390, tas ir $510. Kas notika tālāk? Kā Silvers, viņš turpināja aicināt, un otrajā nedēļā viņš pasauca cilvēku, kuru sauc Tims. Viņš nopelnīja savus 6 punktus un nopelnīja $80 par personīgo uzaicinājumu, plus $20 kā izaugsmes bonus par Silver statusu. Pēc tam viņš saņēma otru fast starta bonusu, vēl $150, un viņam tā ir tikai otrā nedēļa. Ejam tālāk, viņš turpina strādāt. Viņš uzaicina Džonu, viņš saņem savus $80 kā personīgo uzaicinājumu bonus un $20 kā izaugsmas bonus, un tālāk viņš pasauca Evu. Saņēma vēl 6 punktus un vēl $80 par personīgo uzaicinājumu un $20 par izaugsmas bonusu. Un Aleks izpildīja trešo fast startu bonusu un nopelnīja kopā šajā bonusā $450. Aleks jau ir nopelnījis gandrīz $1000. Pie tam Aleksim komandā trešajā nedēļā Marija izpildīja fast startu. Viņa uzaicināja 2 cilvēkus, un tā kā viņa vēl nav silvers, Aleks saņēma 2 reizes izaugsmes bonusu par $20, papildus $40. Tā jau ir nauda, kas ir nopelnīta no komandas. Tālāk Džons uzaicināja 2 cilvēkus un arī izpildīja fast startu. Aleks no turienes nopelnīja arī $40 izaugsmes bonusu. Tālāk Eva uzaicināja 2 cilvēkus, saņēma savu pastartu bonusu. Aleks saņēma savu izaugsmes bonusu 2 reizes par $40, un mums jau ir vairāk nekā 1000. Ja mēs pievienosim $120 pasīvo, būs jau $1230. Un tas viņam ir par pirmajām 3 nedēļām. Un pēc tam Aleksam tagad ir 72 punkti. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņš aizver statusu Gold. Statusam Gold tie ir 72 punkti. Tas ir 36 punkti vienā komandā, 36 punkti otrā komandā. Tātad tev ir 2 zari, viens pa labi, viens pa kreisi, un tu aizver statusu Gold. Bet Gold jau ir $10 dienā pasīvais ienākums. Paskatīsimies, piemēram, ka tev ir 72 punkti vienā zarā. Ir noteikums, ka vienā zarā var būt tikai 50%, bet šeit sanāk, ka tev ir visi 100% vienā zarā. Tātad tu Gold statusu neaizversi. Bet tev var būt vairāk zari nekā tikai 2 zari. Tev var būt 3 zari, tev var būt arī 4 un 5 zari. Bet galvenais, lai nav vienā zarā vairāk nekā 50%. Un tagad paskatīsimies uz mūsu Aleksu. Zari viņam ir vairāk, viņam ir 6 zari. Pie tam 3 zaros ir vēl pa 2 cilvēkiem. Tātad viņam noteikums 100% ir izpildīts. Viņam ir 72 punkti, viņam ir pietiekams daudzums ar zariem, un viņam ir status Gold. Un tagad viņš saņem $10 dienā vai $300 mēnesī. Pie tam katru mēnesi viņš saņems $300. Nākošajā sērijā mēs izskatīsim to, kā Aleks sāk pelnīt jau ļoti lielu naudu. Priekš starta tas vispār ir super. Un mēs parunāsim par to, kā Aleks uzbūvēja ļoti lielu un spēcīgu komandu.